Dārgais skatītāji, es sveicināts kārtējā pranajāmas video laidienā, un šis jau pēc skaita būs šķiet 8. video, kurā mēs iepazīstamies ar dažādām pranajāmām, jeb apzinātās elpošanas tehnikām. Šoreiz piedāvāju jums iepazīties ar spēka elpu, jeb Nada Baštrika. Šī ir mazāk zināma, salīdzinoši jauna prakse, kas nāk no Bihāras jogas skolas. Prakse, kas mums pirmkārt jau palīdzēs ļoti labi attīrīt plaušas. Tāds tā kā attīrīšanās detoks prakse gan plaušām, gan visam elpas vadam. Ja? Jo, kad mēs dzīvojam netīrā vidē, netīrā gaisā, mūsu degunā un elpas vadā sakrājās daudz netīrumu, kurus mēs tik viegli ārā nevaram dabūt. Ja? Ar spēcīgām elpām mēs varam šo visu izelpot ārā un dabūt no savas sistēmas ārā. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, šī prakse mums nodara introversijas piedzīvošanai, ja? Lai mēs virzam apziņu uz iekšpusi, kas ir ļoti svarīgi. Savādāk jūsu apziņa visu laiku ķers ārpusi un jūs nevarēsiet meditēt. Trokšņi, skaņas, aromāti, ja? Kaimiņam eiro remonts un tam līdzīgi, ja? Novērsīs uzmanību no meditācijas. Šī praksa mums palīdz tā kā ievirzīties uz iekšpusi. Kaimiņš var turpināt savu eiro remontu, bet tas man vairs netraucē. Ja? Un šī praksa mums palīdz uzņemt daudz prānas, daudz enerģijas, ja? Parasti mēs, kad esam noskrējušies vai kāpuši pa trepēm augstu vai kalnā kāpuši, ja, mēs aizelšamies un tad mēs elpojam. Mēs aizelšamies. Ja mums pietrūks gaiss, mēs elpojam ātri un strauji. Ja, tāpēc, ka mums pietrūka gaisa, pietrūka skābeklis, pietrūka enerģijas. Ja, šajā praksē mēs imitēsim šo elpošanu tik apzināti un kontrolētā vidē un telpā. Ja? Citiem vārdiem sakot, mēs uzņemsim papildus spēku, papildus skābekli, papildus enerģiju, un tas mums ļoti palīdzēs meditācijā virzīties uz priekšu, jo tad, kad mēs esam uzņēmuši daudz enerģijas, ja, kad mēs esam uzņēmuši daudz prānas, prāts apklust. Ar prātu ir daudz vieglāk strādāt, to ir vieglāk koncentrēt, un meditācija bez koncentrēšanās nav iespējama. Ja? Daudz skābeklis nozīmē, ka mūsu organisms, mūsu sistēma funkcionē pilnvērtīgi, viegli un ķermenis nenovērš uzmanību no meditācijas. Ja? Un, protams, šī prakse arī palīdzēs izplest iekšējās telpas, iekšējā plašuma sajūta. Ja? Sajūta, ka mēs esam tā kā telpa. Ja? Šis ir viens no 5 pamatelementiem - telpa, jeb akašs, ļoti svarīgs. Varētu pat teikt, ja mēs raugamies no meditācijas un jogas viedokļa, tas ir pats svarīgākais pamatelements - akašs. Tā ir telpa, tā ir vieta, kur glabājās zināšanas par visu. Ja? Tā ir tāda milzīga biblioteka. Ja? Cik mēs šo akašu spējam sevi aktivizēt, tik daudz mēs šai informācijai tiekam klāt. Tas izpaužās kā zināšanas, kā intuīcija, kā gudrība, kas nāk no iekšpuses. Tik tālu esmu izreklamējis praksi, tagad ķersimies klāt tehnikai, apgūsim un praktizēsim un piedzīvosim rezultātu jau tūlīt pat. Esat gatavi? Esat gatavi. Tad Nada Baštrika, jeb spēka elpā, mēs elposim ātri un strauji. Tā būs parastā jogas elpa, ja saprotamā valodā runāt, tā ir dziļā elpošana, ka mēs elpojam dziļi, ja? Apmēram šādi. Dziļa ieelpa ar vēdera krūškurvi un izelpa. Iztukšojam krūškurvi, iztukšojam vēderu, nedaudz ievelkam. Atkal. Ar skaņu, nedaudz ar spēku izplešam krūtis, izplešam vēderu. Un sajūta tāda, it kā plaušas būtu pilnas līdz galam. Un tad izelpojam. Ja, tā vēl nav prakse, tā ir sagatavošanās, tā ir jogas elpa. Kad jūs esat apgūši pilno ieelpu, tikai tad jūs varat pāriet pie šīs prakses. Ja, pieņemsim, ka jūs protat dziļas elpas, un kādu laiku jau esat praktizējuši šo praksi. Tagad mēs šo praksi darīsim tikai 2-3 reizes ātrāk. Ja, piemēram, tagad mums prasītas 5 sekundes piepildīt plaušas un 5 sekundes iztukšot. Tagad mēs to darīsim 2 reizes ātrāk, un tas izskatīsies šādi. Ja, šī nav ugunselpa. Ugunselpā mēs strādājam vēl ātrāk. Ja, te ir vēl ātrāks tēms. Ar vēderu šeit mēs mazliet lēnāk. Ar vēderu un arī ar krūškurvi
piepildam plaušas un uzreiz arī iztukšojam. Ja? Relaksēti, bet ar spēku. Un spēks ir saprātīgi. Ja? Ne tā, ka maksimums, kad viss te iet, viss burtiski eksplodē, bet plaušas pilnas, plaušas tukšas. Tik cik ieelpojam, tik arī izelpojam. Ar degunu, tikai un vienīgi ar degunu. Šī arī ir nada baštrika, jeb spēka elpa. Esiet lūdzu uzmanīgi, sekojiet līdzi sajūtai, ja, jo šī ir ļoti spēcīga prakse. Var mesties balts, var sarēt galvu, var būt diskomforts ķermenī. Ja tā notiek, lūdzu, uzreiz pārtrauciet praksi, ja, tad jūs pārcenšaties. Tad dariet šo prašu mazliet mierīgāk vai vienkārši praktizēt jogas elpu, tā arī var. Un es aicinu jūs izmēģināt 3 riņķus, lai jūs varat gūt pieredzi. Savādāk es te tikai runāju, jūs tikai skipojat. Kā būt ar pieredzi? Pieredze tūlīt pat arī būs. Apsēžamies, noskaņojamies, palpojam dziļi. Un pēc kāda mirkļa, pieņemsim, ka jūs jau esat labu laiku elpojuši dziļi un esat atslābinājuši ķermeni. Taisīsim šādi 10 dziļas ieelpas un ātras. 10 reizes. Es ar rokām tikai kustinu, lai jūs redzat, kas notiek. Jums nav rokas jākustina, bet, ja tas jums palīdz, jūs varat kustināt rokas. Ja? Citiem cilvēkiem palīdz roku kustināšana saprast šo elpas kustību. Ja? 10 reizes, tad dziļa ieelpa, un tad mēs aizturam elpu. Daram visu ar acīm ciet, varam darīt ar acīm vaļā šoreiz, kā vēlaties. Un sākam pirmo piegājienu. Sākam mēs to, ka mēs izelpojam visu gaisu. Vēl mazliet, vēl mazliet, vēl mazliet, vēders ievelkās, vēl mazliet, aizturam elpu, ja vajag. Un tagad sākam. 2, 3, 4, 5, 6, 9, un pēdējā. Un tagad ir dziļa, dabiski jau lēnāka elpa. Aizveram acis un aizturam elpu un vērojam sajūtu. Viss ir apstājies, viss ir absolūti sastindzis. Neelpojam, aizturam elpu, vērojam tukšumu, vieglumu, gaismu, ja tāda rādās. Aizturam tik ilgi, cik ir komfortabli. Ja, 10 sekundes varbūt ilgāk, neiet pārāk tālu. Pirmajās reizēs ar aizturēt būs vieglāka elpa, jo jūs uzņēmāt daudz skābekļu, un tad izelpo. Izelpojam un nesteidzamies. Tagad ir dabiskā telpa. Ļaujam elpai nomierināties, ļaujam ķermenim nomierināties, atslābt. Ja? Ja, apmēram pusminūti mēs atelpojamies starp katru piegājienu, un nākamajā reizē arī mēs darīsim šo pašu 10 reizes. Apzināti, nedariet mehāniski, nedariet truli, dariet ar izdomu, ar domu, ar apzinātību. Ja, otrs piegājiens atkal. Sākam ar ieelpu, izelpu līdz galam, maksimāli daudz plaušas izelpojot. Visu, ko varat izelpot. Mazliet aizturam elpu un sākam. Un pēdējā reize. Un tagad dabiski ieelpa, dziļa ieelpa, aizturam elpu un turam. Kamēr jūs aizturat elpu un vērojat sajūtu, izstāstīšu svarīgas nianses šajā praksē. Tik cik ieelpojāt, tik izelpojāt. Vienā ritmā. Ja? Savādāk jums paliks slikti. Ja jūs ieelposiet vairāk nekā izelpojat, ķermenī uzkrāsies skābeklis, sarēps galvu. Ja būs otrādi, izelposiet vairāk, atkal būs pārāk liels detoks, pārāk daudz ogliskābās gāzes pametīs ķermeni, atkal būs slikti. Ja? Tad līdzsvars. Ieelp, izelp vienā ritmā. Tas ir viens. Ja, otrs ir spēks, bet arī neforsējiet ar spēku, bet tāpat laikā relaksēti. Ja? Lai jūs jūtat, ka plaušas piepildījās, plaušas iztukšojās, plaušas piepildījās, plaušas iztukšojās. Seja maksimāli relaksēta, ķermenis maksimāli relaksēts. Maksimāli vērošanas sajūta,
Un tā kā esat pabeiguši, kad ir dziļā ieelpa, pēdējā 11. elpa, aizturam elpu, turam mazliet ilgāk otrais, un tad izelpojam un atelpojamies. Ja, 2 piegājieni ir, tagad atelpojamies ar acīm ciet un pavērojam, kā kaut kas jau mūsos mainās. Ja, pamanīsiet, ka ir elpot vieglāk, tas ir 1, būs vieglāk elpot. Ja, un arī dziļāk varēsiet ielpt. Ja. Būs patīkama sajūta, tas ir 1. Otrs, aizvērtu acis priekšā, ja praktizējāt ar acīm, redzēsiet gaismu, vieglus tādus toņus, ja? Nebūs vairs tums, kaut kas parādīsies gaišāks. Trešā pazīme, jūs jutīsiet tādu tā kā telpu, ja? Sajūta, ka jūs aizverat acis, bet aiz priekšā nav melna siena, bet ir telpa. Ja? Un šī telpa arī ir saskana ar jūsu sajūtu, jūsu ķermeni, ja? Jūs esat kā telpa. Jā, tas ir vēl 1, un vēl viena nianse pieredzējušākiem praktizētājiem jums var parādīties viegla džingstoņa. Ja? Viegla džingstoņa galvā šī te nadas skaņa, tāpēc šo praksi sauc nada baštrika. Šī praksa atmodina iekšējo skaņu. Tādu vieglu džingstoņu, zeltainu, smalku skaņu, kas visu laiku ir bez apstājas. Ja? Tā ir nada. Tā ir laba zīme, tas nozīmē, ka jūs praniskā dimensija, praniskais ķermenis ir aktīvs. Un esam gatavi pēdējiem 3. piegājienam. Tā esam pēdējo 3. piegājienu, tad meditējam uz vieglumu, uz visu jau iepriekš pieminēto. Katrs pats savā nodabā, savā ritmā es pārstāšu runāt, turpinās skanēt viegla mūzika, vismaz 3-5 minūtes. Lūdzu, mēģiniet pameditēt un piedzīvot šo vieglumu, šo gaisīgumu, šo telpiskumu, ko šī praksa dod. Tā esam pēdējo piegājienu un atvadamies. Bet jūs turpināt meditēt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un pēdējā. Un tagad atkal sakot dziļa, gara ieelpa. Un aizturiet elpu šoreiz jau maksimāli ilgi, cik varat. Tad izelpojiet, paliekiet ar acīm ciet un vērojiet, cik viegli ir elpot, cik viegli ir sajūta, cik plaša ir ķermeņa sajūta, cik gaiši ir aizvērto acu priekšā. Un turpiniet tik ilgi, cik varat noturēt uzmanību. Tad noslēdziet, apzinieties, ka jūs esat galā, sākiet kustināt ķermeni un arī acis vaļā. Visu gaišu turpiniet meditēt.